Liepāja līdz ar Zirņu un Ganību ielas rekonstrukcijas projektu iegūst pilnīgi jaunu transporta plūsmu, turklāt vienā virzienā pa katru no ielām. Ja pa Ganību ielu tagad var ērti aizbraukt no Liepājas Lietuvas robežas virzienā, tad pa Zirņu ielu ērtāk var iebraukt pilsētā. Vēl projekta ietvaros Liepāja ir iegūst pilnīgi jauno parka ielu, kur plūsma notiek pa 2 joslām katrā virzienā. Liepājai tik nozīmīgais projekts aizsākās 2011. gada 18. maijā, un tā kopējā līguma summa bija aptuveni 16 miljonu latu. Projekta ietvaros rekonstruējamo un izbūvējamo ielu kopgarums bija 8,5 km. Izbūvējamo gājēju ietvas kopējais garums bija 16 km. Pilnībā rekonstruēja 13 ielu krustojumus, kā arī izbūvēja veloceliņu 5,8 km garumā. Vēl līdz ar projektu ierīkoja lietus notekūdeņu un sadzīves kanalizācijas sistēmu, uzstādīja ielu apgaismojumu, uzstādīja luksuforus un veids apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus. Būvnieks pakāpeniski liepājnieku un pilsētas viesu vērtējumam nodeva vienu sakārtoto ielas posmu pēc otra, un aptaujātie liepājnieki projektu atzina par labu esam. Kā vērtēji to, kas ir izdarīts? Augstu vērtēji, labi izdarīts, liels darbs izdarīts. Liepājai to vajag tiešām atzīmēt ar vislabākiem vārdiem, ko mūsu doma un celtnieki ir izdarījuši. Ļoti labi, patīk. Man kā šoferiem vislabāk, jāsaka tā, jo es kā iedzīvotājs droši vien negribētu tur dzīvot tagad, bet kā braucējiem ir labi. Tā kā jāpierod tikai pie krustojumiem. Ļoti labi. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad ir vienvirziena kustība un var visu ātrāk tikt visur, kur vajag. Labi. Cita iela salīdzinot to, kas mums bija agrāk, kad neviens tur negribēja braukt pirmām kārtām, jā. Tagad patīkam paiet ar kājām, patīkam braukt ar auto un ar riteni arī patīkam braukt. Gaidīsim, lai vairāk tādas vietas mums būtu Liepājā. Arī liepājnieks Raimonds Gabaliņš, kas ne tikai dzīvo Zirņu ielā, bet ir uz tās pats piedzimis, atzinīgi vērtē padarīto. Man kā liepājniekam, kuram reiz bija lemts piedzimt Zirņu ielā un kura dzimta dzīvojot 4 paudzēs Zirņu ielā, ir liels prieks un gandarījums, kad beidzot šis mega projekts Liepājā ir laimīgi pabeigts. No sākuma, protams, šķita, ka laikam diez vai grūti viņiem ies un vai tie termiņi būs pareizie, un redzot ikdienā to smago darbu, sākot ar komunikācijām un beidzot ar šķērsielu salīmiņošanu. Bet, jāsaka, ka paldies Dievam, tas viss ir beidzies ļoti labi. Protams, vienmēr var savādāk un nekad visi nebūs apmierināti, bet 17. novembrī vietā pie jaunā tilta, kur Zirņu un Ganību ielas satiekas, notika Zirņu ielas atklāšanas svinības par godu projekta veiksmīgam noslēgumam. Es domāju, tas būtiski mainīs arī liepājnieku paradumus. Varbūt mazāk Liepājas centrs tiks noslogots, ātrāk varēs nokļūt no punkta A uz punktu B, bet pats galvenais tas ir skats nākotnē, jo tuvākos 10-15 gadus mums nav jāuztraucās par to, ka būs sastrēgumi. Būtiski mainījusies Zirņu iela, kas faktiski, kur ir pilnīgi jaunas, pilnīgi viss apakšzemes komunikācijas, veloceliņi, žogi, logi, gaismas. Un tas ilgi kalpos. Projekts taps pateicoties Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalstam. Būvniekam ceļu būvs firmai Binders, tas bija pirmais projekts Liepājā. Es gribu pateikt paldies Liepājas domei, kur uzticējās mums pirmo reizi. Es gribu pateikt paldies liepājniekiem par pacietību. Es gribu pateikt paldies liepājniekiem par to uzcītību, uzmanību un to aktivitāti, kādu viņi izrādīja, kamēr mēs būvējām šo ielu. Zirņu ielas iedzīvotāji ir izpelnījušies vislielāko paldies, tāpēc, ka viņi bija tieši tie, kas norādīja bieži vien uz mūsu trūkumiem, uz mūsu neveiksmēm un varbūt tās arī kādiem citiem tādiem sliktiem gadījumiem. Tāpēc vēlreiz jums paldies, un tagad es jums saku lūdzu. Lūdzu ņemiet, lietojiet, baudiet, un tad ar labu vārdu atcerieties arī mūsu. Zirņu Ganību ielas projekta vadītājs nevar noslēpt saviļņojumu, ka nozīmīgais un sarežģītais projekts veiksmīgi noslēdzies. Es tiešām esmu pateicīgs, ka man bija tāda iespēja šādu projektu vadīt, un tā grūtības un tā pieredze, tā bija ļoti vērtīga, un ir liels prieks, liels gandarījums, ka tam esam tikuši cauri.
2010. gadā Ostas pievadceļš un 2011. gadā Brīvības iela, kas organizē transporta plūsmu Liepājā iebraucot un izbraucot Rīgas virzienā, Zirņganību ielas projekts 2012. gadā, kas organizē transporta plūsmu iebraukšanai un izbraukšanai Lietuvas robežas virzienā, bet pie tā pilsēta nedomā apstāties. Nozīmīgi projekti gaidām arī turpmākajos gados un jau nākamgad. Ķempas iela ar tramvaju līnijas pagarināšanu arī ir, teiksim, jau tādā taisnē, ka mēs jau redzam, ka tur finišs. Tad tālāk no Ķempas ielas līdz pilsētas robežai Nīcas virzienā. Tālāk arī nākošā gadā Zemnieku ielas pilna rekonstrukcija, arī Brīvības ielas posms gar Metalurga galveno ēku. Tie ir tie projekti, kas ir turpinājums faktiski visai tai maģistrālai ielu programmai. Un tāpat arī Pulveri iela virziens uz ostu. Tie ir projekti, kuri nākošā gadā tiks pabeigti. Zirņu ielas atklāšanas svinībās gaisā tika laisti baloni, kam bija simboliska vēstneša loma. Lai arī citur uzzinātu, ka Liepājā notiek attīstība, ka Liepāja būvē, un tas reizē bija arī aicinājums ciemos. Labāk vienreiz redzēt nekā 100 reizi dzirdēt.